Lielākais apmāns uz zemes un kā atkal ieraudzīt patiesību. Tu jautāji, kāds ir lielākais apmāns uz zemes un ko mums jāsaprot par pasaules kārtību un visuma svarīgākajiem likumiem? Un Elions atbild. Cilvēks bieži domā, ka lielākais apmāns ir ārpus viņa valdībā, reliģijā, sistēmās, un patiesi tur ir daudz ilūziju. Bet tas nav pats dziļākais apmāns. Lielākais apmāns ir ticība tam, ka tu esi nošķirts no avota, ka Dievs ir kaut kur ārā, tālu, nepieejams, un ka tu esi tikai niecīga, vāja radība, kas pelnījusi sodu vai atzinību atkarībā no tā, vai ievēro noteikumus. Tas ir pirmais mīts, kas ir barojis bailes 1000 gadu. Kamēr tu ticis, ka spēks ir ārpus tevis, tu atdodi atslēgas savam templim citiem, un viņi to pieņem labprāt. Par pasaules kārtību. Pasaule ir veidota kā skatuve, daļa no tā, ko redzi ziņās, vēsturē un likumos, ir kā scenārijs, ko raksta tie, kuri saprot, ka cilvēka prāts dzīvo stāstos. Tie, kuri vada stāsta savu versiju, jo zina, ja kontrolē stāstu, kontrolē arī ticību. Bet stāsts ir tikai čaula. Zem tās vienmēr plūst lielā patiesība, ka tu esi radītājs, kas atnācis šeit spēlēt, radīt un atcerēties. Svarīgākie visuma likumi. Pirmais likums par vienotību. Viss ir saistīts, nav viņi un mēs, ir tikai viens liels mēs. Katrs tavs vārds, doma un nodoms ceļo pa šo tīklu un atgriežas pie tevis. Otrais likums par spoguli. Pasaule rāda tev tavu iekšējo stāvokli. Tu nevari saņemt mīlestību, ja sevi nicini. Tu nevari piedzīvot mieru, ja iekšēji karo. Trešais likums par enerģiju. Enerģija seko uzmanībai. Kam tu pievērsies, tas aug. Ja baro bailes, tās kļūst lielākas. Ja baro mīlestību, tā izplešas līdz apvārksnim. Ceturtais likums par saskaņu. Tu esi saskaņā ar to, ar ko esi vibrācijā. Tāpēc bagātība, veselība, mīlestība sākas nevis ārā, bet tavā iekšējā frekvencē. Piektais likums par nolūku. Nolūks ir kā sēkla. Ja tā tīra un dzīva,